Uz sarunu esmu aicinājusi ārstu, daudz Latvijā ražotu produktu autoru Kasparu Ivanovu. Sveiks, Kaspar! Labdien! Man uzreiz ir jautājums. Daudzi mūsu skatītāji vēlas noskaidrot, kādi dabas produkti ietekmē holesterīnu normālu līmeni mūsu organismā. Latvijā mums jau tāds produkts ražošanā ir 10 gadus, un viņš saucās Aterolib. Bet, protams, laikam ejot uz priekšu, parādās jauni zinātniski atzinumi, un ļoti labi, ka mēs, kā ražotāji, varam tos jaunākos atzinumus ielikt arī jaunākos savos produktos. Un tā Aterolibs veidojās, un kādreiz viņš saucās Aterolib, un tagad viņš saucās Aterolib kompleks. Gribētu aiziet mazliet vēsturē, un tas ir ļoti interesants fakts, ka īstenībā kardioloģijā, un ja mēs runājam arī par holesterīnu, tad daudzi medikamenti ir radušies tieši no dabas vielām. Un mēs noteikti visi zinām, kas ir statīni. Tā ir tāda medikamenta grupa, kas notur un samazina šo holesterīnu līmeni. Un ir klīniskie pētījumi, ļoti daudz firmām viņi ir, bet ja mēs paskatāmies vēsturē, tad pagājušā gadsimta 80. gados pasaules lielākā firma skatījās uz pacientiem, kāpēc vieni pacienti slimos ir slimībām un otri neslimo. Un viņi atrada, ka tie pacienti, kas neslimo, ēda rīsu, un tajā rīsā ir raugs iekšā. Un šī Amerikas kompānija pārbaudīja, kas tad tur ir iekšā, un viņi atklāja šo dabīgo statīnu, no kura, protams, viņi pēc tam sintezēja un izveidoja ķīmisko statīnu. Un, protams, ārsti jau sākumā nemaz nezināja, ka pirmais statīns ir dabīgais statīns, kas īstenībā jau zināms 5000 gadi. Tad, kad parādījās šie dabīgie statīni Amerikā, tas bija 2008. gads un Eiropā 2010. gads, ārsti ļoti iedegās. Viņi gribēja pamēģināt un salīdzināt, kā tad tas dabīgais statīns ar to ķīmisko statīnu, cik viņi ir efektīvi salīdzinoši. Un rezultāti bija vairāk kā pārliecinoši, kad iedarbība ir vienāda, jo viņi ir tā kā brālis un brālis, viens ir vecāks un viens ir jaunāks. Un Aterolib kompleks ir līderis Baltijā tieši šajā produktu nišā. Un arī ārstiem ir ļoti liela atbalsts šim produktam, jo Latvijā veiktā un Igaunijā veiktā pētījumā šie rezultāti jau bija pēc 3 mēnešiem ļoti labā līmenī. Vēl tā labā lieta ir dabīgiem statīniem, kad viņus var lietot tieši tajā laikā, kad ir paaugstināts, vai kad vajag tieši normalizēt šo holesterīnu, pretstatā ķīmiskiem statīniem, kas jālieto visu laiku, jo tā ir noteikts un dakteri tā arī iesaka. Kaspar, tu pieminēji, ka ir veikti pētījumi. Vai tu varētu padalīties ar mums, kādi bija rezultāti? Jā, šīs pētījums notika Baltijā, iesaistījās visvairāk Latvijas un Igaunijas ārsti, un jau pēc 3 mēnešiem šis kopējais holesterīns nokritās par šo vienu pakāpi, un arī sliktais holesterīns nokritās par 0,8 milimoliem. Tas nozīmē, ka tie ir ļoti labi rezultāti, lai mēs varētu startēt tālāk un ilglaicīgi lietot šo produktu. Lotus Pharma – inovācijas veselībai.